pārstāvjot jauniešu vecumposmu baznīcā un izmantojot tās dāvanas, kuras Dievs man ir devis, lai viņu slavētu un sludinātu prieka vēsti, es arī izdziedu to, kas svarīgi ir jaunietim. Jaunietim ikvienam, kurš meklē no visas sirds Dievu, un tās ir tādas lietas kā svētums, vai ir kaut kāds ideāls, uz kuru tiekties, ticība, vērtības, kaut kādi principi, ticība, kāpēc nāves ir dzīve, un taisnīgums, kas man ļoti personīgi arī, varbūt arī tā kā sāp un uzrunā šajā pasaulē jauniešos. Viņi meklē, lai viņi būtu vajadzīgi, lai viņi jūtu, viņiem ir vieta baznīcā, pasaulē, valstī, ģimenē. Tas ir tās vērtības, tas, ko es arī izdziedu, slavējot Dievu. Alleluja, 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 alleluja. Ir tāda slavēšanas dziesma, kā lai tevi neslavē. Un, manuprāt, slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Piemēram, ja mēs redzam kādu fantastisku, apburošu dabas skatu, mūsu reakcija ir wow, mēs gribam ar saviem iPhone'iem fotografēt un likt Facebookos un tā tālāk. Vai jebkura lieta, kura mūs pārsteidz un sajūsmina, izraisa mūsu reakciju. Bet, ja mēs tā padomājam, tad vēl brīnišķīgāks, vēl svarīgāks, vēl dārgāks, vēl apbrīnojamāks par visu ir Dievs, kurš to visu ir radījis. Un tad, jo vairāk mēs apzināmies, kas viņš ir un kāds viņš ir, mūsu dzīvē notiek tas, kā šajā dziesmā, kā lai tevi neslavē. Šodien mēs svinam Labā gana svētdienu, kas jau 52. gadu visā baznīcā tiek atzīmēta kā diena, kad lūdzamies par aicinājumiem. Un mēs tiešām ticam, ka katram no mums ir īpašs aicinājums dzīvē. Un šodien katedrālē pulcēs ļoti daudz jauniešu, ne tikai no Rīgas, bet arī no visas Latvijas, no dažādām Latvijas pilsētām, Madonas, Kuldīgas, Jelgavas un daudzām citām vietām, lai kopīgi arī lūgtos par savas dzīves aicinājumu, savas dzīves ceļu. Un tā kā ir tik daudz šo jauniešu, kas arī ir tik priecīgi, tik pilni ar tādu prieku un dzīvīgumu, mēs vēlējāmies, lai ir šis flashmobs. Un zibakcija un Doma laukums arī ir īpaša vieta, jo tieši šeit ir Latvijas kristietības pirmsākumi Rīgā. Un šajā vietā mēs gribējām apliecināt, ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš ir mūsu dzīves kungs, ka viņš dod mums prieku, ka viņš ir tas, kura priekšā mēs vienmēr varam gavilēt un uz viņu paļauties. Un es tiešām ļoti priecājos, ka tas prieks bija šeit patiešām jūtams. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slavējot. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slavējot.